Laipni lūgti jaunā Ceļojot pa Latviju epizodē. Podkāstā, kurā soli pa solim iepazīstam Latvijas pilsētas, ciemus un ainavas. Katru reizi dodamies uz citu vietu, lai izstaigātu tās ielas, ieklausītos stāstos, satiktu cilvēkus, apskatītu pieminekļus, nogaršot vietējo virtuvi un sajust ikdienas dzīvi. Šodien mūsu ceļš ved uz Valmieru, Ziemeļvidzemes nozīmīgāko pilsētu, kur viduslaiku vēstures sastopas ar mūsdienīgu enerģiju, kur Gaujas upe nosaka pilsētas ritmu un kur ikdienā ir vienlaikus mierīga un dzīva. Iebraucot Valmierā, uzreiz jūtams, ka šī ir pilsēta, kas necenšas izlikties. Tā ir patiesa, dabiska un ļoti latviska savā būtībā. Te nav turistu pūļi, nav steigas, ir ikdiena, kas rit savā tempā. Studenti dodas uz lekcijām, ģimenes pastaigājas pa parkiem, velobraucēji šķērso tiltus un vietējie uzņēmumi rūc savā ritmā. Valmiera ir sakopta, zaļa un pārdomāta. Tā nav skaļa, bet tā ir dzīve, un tieši tas padara to īpašu. Mūsu pirmā pietura ir Valmieras pilsdrupas. Vieta, kur joprojām jūtama Livonijas ordeņa klātbūtne. Pils celta 13. gadsimtā, un lai gan šodien saglabājušies tikai mūru fragmenti, tie stāv kā klusi liecinieki gadsimtiem ilgiem notikumiem. Stāvot starp akmens sienām var iztēloties bruņiniekus, tirgotājus, amatniekus, karavīrus. Pils reiz bijusi strateģiski svarīga, un tās vēsture ir pilna ar kariem, ugunsgrēkiem un pārbūvēm. No pilsdrupu pakalma paveras skats uz Gauju. Platu mierīgu ar lēnu straumu. Šis kontrasts starp vēstures dramatismu un dabas mieru ir Valmieras raksturīgākā sajūta. Tālāk dodamies uz Svētā Sīmeņa baznīcu, vienu no senākajām Vidzemē. Tās tornis redzams jau iztālēm, un tas ir kā orientieris gan pilsētniekiem, gan viesiem. Iekšā valda gaišs, kluss miers, koka grīda čīks zem kājām un gaisma krīt caur augstajiem logiem. Baznīcā bieži notiek koncerti, un, ja paveicis, var dzirdēt, kā jaunieši mēģina kordziesmas vai kā ērģelis piepilda telpu ar dziļu skaņu. Uzmanīgi kāpjam tornī. No augšas Valmiera izskatās plaša un zaļa. Vecpilsēta, dzīvojamie rajoni, Gauja, meži. Pilsēta izklājas kā karta, kurā redzams gan senais, gan mūsdienīgais. Izejot no baznīcas, dodamies pastaigā pa pilsētas centru. Šeit vislabāk jūtama Valmieras ikdiena. Mazas kafejnīcas, grāmatnīcas, veikali, tirgus laukums, studenti no Vidzemes augstskolas sēž pie galdiņiem ar klēpdatoriem, vecāki ar bērniem bauda sauli, un pilsēta ritms ir mierīgs, bet nepārtraukts. Valmieras centrs ir vienkārši, bet ļoti dzīves. Te nav mākslīgas pompozitātes. Viss ir dabisks un funkcionāls. Pienācis laiks ieturēt maltīti. Valmiera lepojas ar vienkāršu, bet sirsnīgu virtuvi, kurā dominē vietējie produkti. Nogaršojumi, biešu zupu ar krējumu, Gaujas zivis, kas gatavots pēc tradicionālām receptēm, svaigu rupmaizi ar sviestu un dillēm, un, protams, Valmiera mūža salu, kas kļūst par vienu no Latvijas atpazīstamākajiem auzu zīmoliem. Garšas ir dabīgas, tīras un ļoti vidzemnieciskas. Pēc maltītes dodamies uz Gaujas krastiem. Upe ir Valmieras dvēsele. Tā plūst lēni, plaši un mierīgi. Un tās krastos izveidotas takas, kurās cilvēks skrien, brauc ar velosipēdiem vai vienkārši pastaigājas. Mēs sekojam vienai no takām. Gaisa smarža ir svaiga, mežaina. Dzirdami putni, ūdeņš šļaksti, vējš koku lapās. Šeit daba nav dekorācija. Tā ir pilsētas ikdienas sastāvdaļa. Pie viena no pontoniem redzam kajaku braucējus. Valmiera ir iecienīta vieta aktīvās atpūtas cienītājiem, un Gauja piedāvā gan mierīgus braucienus, gan izaicinošākus posmus. Atgriežoties pilsētā, iegriežamies Valmieras teātrī, vienā no nozīmīgākajiem teātriem ārpus Rīgas. Tā repertuārs ir daudzveidīgs, un teātra tradīcija Valmierā ir sena un cieņā turēta. Blakus atrodas Vidzemes augstskola, kas pilsētai piešķir jaunību, dinamiku un inovāciju. Studenti organizē pasākums, radošās darbnīcas,
tehnoloģiju projekts. Pateicoties viņiem, Valmiera ir pilsēta, kas skatās nākotnē. Runājam ar vietējiem iedzīvotājiem. Viņi stāsta par pilsētas mieru, par kopienas spēku, par to, kā Valmiera spēja apvienot vēsturi, dabu un mūsdienīgumu. Epizodu noslēdzam ar uz vienu no tiltiem pār Gauju. Zem mums plūst upe, kas gadsimtiem ilgi noteikusi pilsētas ritmu. Valmiera nav skaļa vai uzbāzīga. Tā ir pilsēta, kas atklājas tiem, kas ir gatavi skatīties, klausīties un just. Šodien mēs izstaigājām tās ielas, ieklausījāmies stāstos, satikām cilvēkus, apskatījām pieminekļus, nogaršojām vietējo virtuvi un sajūtām ikdienas dzīvi. Ceram, ka šis ceļojums jūs ir pietuvinājis Valmieras būtībai. Paldies!